Latvijā vidēji viens bērns no katras klases meklē patvērumu uz ielas, klaiņo, neapmeklē skolu, lieto apreibinošas vielas vai ir soļa attālumā līdz nozieguma izdarīšanai. Viņš nav drošībā, un par to esam atbildīgi mēs, pieaugušie. Bez atbalsta jaunieši var neatgriezeniski sabojāt savu nākotni un iespēju veidot jēgpilnu dzīvi. Palīdzi jauniešiem, kurus līdzcilvēki izvēlas neredzēt. Piedalies labdarības maratonā Dod 5 un ziedo ar dziesmu. Tavi 5 eiro riskam pakļautam jaunietim būs solis pretī drošākai nākotnei. Šo rītu ņem par piemiņu, vienalga kāpēc tā. Un to, ka debesis dažreiz ir atvērtas un var dzirdēt eņģeļus dziedam, to mēs paši esam piedzīvojuši. Kas tu esi, skaistā dzīve, visu plānu lielais plāns. Šai klusā naktī, zvaigznēm izgraznotā, Ziemassvētki klātu. Sirds siltuma un labestības pilns atspīdums no bērnības dienām. Liriski klusinātās noskaņās maestro Raimonda Paula Ziemassvētku programma Baltie svētki. Viss ir piedots, miers ir rast. 24. decembrī 25:08 vakarā LTV1 un Replay LV. Ziemassvētki ienākuši spēles Gudrs savu gudrāks studijā. Tos sagaidīsim ar 8. klašu lielo finālu. Tajā piedalīsies Reizīna no Jūrmalas Luīza Miķels un Elīza no Rīgas un Madara no Cārnikavas. Tiekamies 22. decembrī 18:50 LTV1. Gaidu garudens, gaida ziemu, maizes riecienu uz galda svētu lieku. Ar pelniem iezīmē tās krustu, baznīcā, kur Dievu lūdz. Es tevi gaidu, kā rudens gaida ziemu, es gaidu ziemu. Sevi sargā, ievēro darba drošību. Tas, ka Krievija Ukrainas frontē varētu veikt lielu izrāvienu, ir maz